Labvakar, esiet sveicināti mūsu vienā no tehnoloģijas pēcpusdienas nodarbībām. Līdz šim vismaz es personīgi esmu vadījis nodarbības par saules paneļiem, par elektroauto, un šoreiz mēs runājam par, vēl bija video novērošana, un šoreiz mēs runāsim par video reģistratoriem, kas ir kaut kad bišķiņ līdzīgs video novērošanai, tikai bišķiņ vienkāršāk tas viss. Es ceru, ka arī tie, kas ir pieslēgušies attālināti, mani dzird. Ja viss kārtībā, vismaz kāds no jums paceliet īkšķīt, varbūt, vai pamājiet ar galvu, ir super, paldies. Tad viss ir kārtībā. Tā ideja tātad ir tāda, ka mēs šodien izstāstīsim par video reģistratoriem par ļoti primitīvā līmenī. Ja kāds vēl nezina, kas tas tāds ir, tad tagad uzzināsiet. Un pašā beigās tad paliks mums laiks jautājumiem, atbildēm, konsultācijām un attiecīgi pēc tam varēsim padiskutēt. Bet, ja kādam uzreiz ir jautājumi, droši arī paceliet roku, es visticamāk došu vārdu, un ja tieši tajā brīdī gribās kaut ko pateikt. Bet mēģināsim vairāk orientēties uz tiem jautājumiem un atbildēm beigās. Īsumā par mani, es esmu, ja man jāpēc pāris vārdos, tad es esmu tāds tehnoloģija entuziasts, kam patīk pamēģināt dažādas tehnoloģijas. Protams, visas nevar pamēģināt, jo tas nav iespējams. Tehnoloģijas ir ļoti daudz, viņas attīstās ļoti ātri un strauji, un arī kaut ko maksā, protams. Bet, šodien stāstīšu jums par video reģistratoriem. Iesākumā, kas tad īsti ir video reģistrators? Pēc būtības tā ir ierīce, kas veic video ierakstīšanu. Līdzīgi kā video kamerā telefonā vai video kamerā šāda izmēra, kas mums te priekšā ir, tas uzdevums ir rakstīt video materiālu. Un parasti ar video reģistratoriem mēs saprotam automašīnā ievietotu speciālu ierīci, kas tad veic video ierakstīšanu. Kāpēc mums vajadzētu lietot video reģistratoru? Tas, protams, nav obligāti, tā ir katra paša brīva izvēle, bet tie pozitīvi iemesli ir tādi, ka, pirmkārt, lai fiksētu ceļa satiksmes negadījumus un video izmantot kā pierādījumus. Pieņemsim, ir noticis negadījums uz ceļa, ir strīdīga situācija, kur nevar saprast, kurš ir vainīgs, vai tas otrs cilvēks, saka, ka jūs esat vainīgs, tad video materiāls ir diezgan labs veids, kā pirmkārt jau pašu to otru cilvēku, to otru pusi, kas ir iesaistīts šajā ceļa satiksmes negadījumā, viņu pārliecināt, paskaties, kur ir video, tad skaidri redzēt, ka tu esi vainīgs, nevis es. Atkarībā no situācijas, protams, nav jau teikts, ka jūs arī nevarat vainīgi. Tas ir tāds labs veids, kā izvairīties no strīdiem, jo ja kādam no šiem vadītājiem ir kamera mašīnā, tad tas krietni atrisina arī policijai darbu. Tad otrs iemesls, lai secinātu, kurš sabojājas auto, pieņemsim, kamēr tas ir novietots stāvvietā vai pie mājas. Pieņemsim, jūs noliekat automašīnu lielveikala stāvlaukumā, jūs iznākat ārā, skatāties, kāds man ir iebraucis sānos, kaut kur iebuktējis. Tur gan, protams, atkarīgs ir, kā tā kamera ir novietota, lai pilnībā visu mašīnu aptvertu. Tad vajadzētu likt gan priekšā, gan aizmugurē šo video reģistratoru. Bet, ja jūs pieņemsim ieliekat priekšējā stiklā video reģistratoru un vienmēr parkojaties tā kā ar aizmuguri, ka jums aizmugurē neviens toši tiešām nevar iebraukt, tad principā, varēs redzēt, ja kāds būs priekšpusē, ka jums ieskatīs, vai kaut kur sānos tāpat. Tā kā, tas ir arī otrs iemesls. Trešais ir, lai pasargātu sevi no kādiem krāpšanas mēģinājumiem. Tas ir domāts ar to, ka ārzemēs īpaši ir izplatīts šī te saucamie apdrošināšanas krāpšanas gadījumi, kad cilvēks izlaiž priekšā jums ceļam, speciāli to dara un grib pataisīt jūs par vainīgu. Un tad viņš jums tā kā šantažē, viņš jums saka, samaksā man naudu un es nesūdzēšu uz policiju viņus. Tepat kaimiņu valstī Krievijā tas bija ļoti izplatīti un tur ļoti strauji sāk likt arī video reģistratorus mašīnās. Un tāpēc arī no kaimiņu valsts mums ir diezgan daudz video internetā arī redzami. Bet, ne tikai, pārējās valstīs arī tas ir diezgan aktuāli, un arī Latvijā tas arī tagad kļūst arvien populārāks. Un, protams, lai arī pildītu kaut kādus operatīvos darba pienākumus, ir ļoti svarīgi, lai video reģistrators būtu pieejams. Un, ja jūs pieņemsim, ieliekat priekšā video materiālu, tad tas ir ļoti svarīgi, lai video reģistrators būtu pieejams. Un, ja jūs pieņemsim, ieliekat priekšā video materiālu, tad tas ir ļoti svarīgi, lai video reģistrators būtu pieejams. Un, protams, lai arī pildītu kaut kādus operatīvos
pieņemsim, policijas mašīnās, kā jūs zināt, gandrīz visās jau ir video, šīs te kameras, ir video reģistrātori. Tur gan tās ir apvienotas vēl ar papildus funkcijām, tur ir klāta ātruma mērīšana, numuru atpazīšanas un vēl citas lietas. Bet tas uz jums tik daudz neatiecās. Paskatīsimies arī kādu piemēru. Es esmu sameklējis piemērus internetā. Šis būs tipisks tāds gadījums, kad priekšā braucošais busiņš speciāli izraisīs avāriju, strauji bremzējot, un izskatās, ka šī ir kaut kāda smagā mašīna, kas vienkārši nespēja tik ātri nobremzēt. Un šādā veidā viņi mēģina, kaut ko vai no jums, pieņemsim, kaut kādu naudiņu izkrāpt vai nesūdzoties policijai. Bet jūs redzējāt, ka tipiskā situācijā šeit, es bišķiņ paslēgšu atpakaļ to video, tipiskā situācijā, ja mēs neredzētu šo video ierakstu, vainīgs būtu tas, kurš ir aizmugurē. Tā kā jūs esat ieskrējis viņam aizmugurē, jo jūs neievērojat distanci. Šis video kalpo par pierādījumu tam, ka jūs neesat vainīgs, jo priekšā braucošais speciāli ļoti strauji nobremzē. Un tas jūs tā kā aizsargā šī situācijā. Un otrkārt šoferis pats nemaz neizkāpīs, kā blakus sēdētais ārā. Nav teikt, tas varbūt ir valstī, kur vienkārši stūri labajā pusē. To mēs nezinām. Nākamais uzskatāmais piemērs. Redz, kur būs stāsts par to, ko es teicu, ka mašīna nolikta stāvēšanai. Skaņu mums īsti nevajag. Šajā mašīnā ir, un redz, kur brauc cita mašīna un ieskrien sabojās ānu. Šī gadījumā šai mašīnai, kas filmē, bija video reģistrātors gan priekšā, gan aizmugurē. Līdz ar to, vienalga vai sabojās ānu vai priekšu, kaut kā tā mašīna brauc garām, ja? Un tad var redzēt jau uzreiz, kurš to ir izdarījis. Bet citos gadījumos vienkārši, mašīna aizbrauc, jūs nezināt, kas to ir izdarījis, bet šī gadījumā tā mašīna brauc garām, video tika fiksēts, numurzīme, un jūs jau varat vērsties policijā. Redz, tev redzēt arī bojājums. Nekas baigi tāds, bet tik un tā patīk. Un trešais video, kur arī ir krāpšanas mēģinājums, es gan brīdināšu, ka te ir diezgan nepatīkams skats beigās. Un es vispār brīnos, ka cilvēki ir gatavi bojāt savu veselību un dzīvību, lai mēģinātu izkrāpt no cilvēkiem, visticamāk, naudu. Padarīt to cilvēku vainīgu un pēc tam visu šantažēt viņu. Mēs, kur brauc mašīna un tumsā rekur. Un trieciens ir pamatīgs. Cilvēks tur reāli varēja savainoties, bet viņam izskatās, ka svarīgāk ir citi mērķi. Es tikai godīgi brīnos par šo personu, kas vienkārši aizbrauc projām. Bet, tas ir vēl viens gadījums, kas ir ļoti izplatīts pasaulē, ka gājēji vienkārši pieskrien pie mašīnas, uzlec jums virsū, tad mēģina jums padarīt vainīgus. Tā kā es domāju, ka šie 3 piemēri ir pietiekami pārliecinoši, lai jūs varbūt apsvērtu iespēju to video reģistrātoru mašīnā uzstādīt. Iepriekšējais varbūt nepiefiksēja, jo aizmugurē tāds skrien. Viņš jau bija aizbraucis bojā. Neredzēju. Jā. Tie gadījumi, protams, ir ļoti dažādi. Bet tas ir labāk nekā nekas, ka jums vismaz ir kaut kāds materiāls, ko jūs varat jau vērsties pirms policijā. Kā tas darbojas? Te arī ļoti primitīvā veidā es jums pastāstīšu. Principā tā ir kamera, kas ir nepārtraukti ieslēgta. Tiklīdz jūs viņai pieslēgat rekordu barošanu, tāpēc šis video reģistrātors, viņam līdzi komplektā nāk barošanas kabelis. Parasti tas ir ļoti garš, lai var aizvilkt to kabeli līdz tuvākajai vai USB pieslēgvietai vai līdz saucamam piepīpētājam. Un šis konkrētais modelis ir bez iebūvētā ekrāna. Šim var pieslēgties tikai caur telefonu. Jūs pieslēdzaties, lejupielādējat telefonā to video, kur jūs gribat vai attēlu. Šiem ekrāns nav iebūvēts. Bet šeit, kur kolēģi mums ir atnesuši
Savus video reģistrators, tajos arī ekrāns. Bet es teikšu tā, ka tam ekrānam video reģistratoram nav īsti baigi lielās nozīmes, jo jūs ir ikdienā neskatāties tajā ekrānā, kad braucat. Jums svarīgākais ir, lai jums video tiktu ierakstīts ar to gadījumu, kas ir bijis, un lai jūs viņu varētu pēc tam kaut kur izmantot. Nu, piemēram, lejupielādēt datorā vai telefonā. Tāda ir tā ideja. Es varu šorīt padotu grīņķi, kā jums. Un tad nepieciešams gadījumā, video failus jūs iekopējat telefonā vai datorā, vai izņemat atmiņas kartu un tad iekopējat datorā. Nu jā, bet tikai no pirktīgi, ka jūs izstrādas stāvīt. To es tulīt pastāstīšu, Tad mazliet par video reģistratoru veidiem un funkcijām. Nu, te nav tā cieti uzskaitīts, viņas nevar nodalīt, bet vismaz tos svarīgākos faktorus es jums izstāstīšu. Ir pie stikla stiprināmie, pārsvarā, ko liek priekšā stiklā pielipina. Šo es izlaidu, bet ļoti populāri šie, kur varbūt, ka es parādīju visiem. Te ir viens video reģistrators, kas aizstāja jūsu mašīnas spoguli. Viņam redz kaut kamera, un jūs viņu uzliekat uz mašīnas esošā atpakaļskan spoguli. Un te jums viņš ir tā kamerā arī šeit, lai redz pārējie. Jā. Un tad vēl ir diezgan izplatīti arī, ka var pie automašīnas korpusa stiprināt, bet pie virsbūves pārsvarā pie numurzīmes aizmugurē stiprina, bet tā ir jābūt speciāla aizpildījumā, lai viņi tiešām varētu ārā darboties, lai mitrums putekļi neietekmē. Tad ir ar vai bez ekrāna, tad mēs redzam, kur apkārt, ko es palaidu, ir video reģistrators bez ekrāna, kuram, kā es teicu, lielas nozīmes nav. Vienīgais tas, ko uzreiz var apskatīties arī, tas gan ātri un ātri mēs varam apskatīties uzreiz tajā pašā ekrānā. Un tad ir ar vai bez GPS funkcijas. Kāpēc svarīgi būtu GPS funkcija? Man personīgi iemesls bija nevis, lai redzētu atrašanās vietu, bet video reģistrators ar GPS funkciju lielākā daļa uzrādīs video arī ātrumu, ar kur jūs braucat. Un tas var jums arī nākt citreiz par labu, un to mēs apskatīsim pie piemēriem, kāpēc tas var būt noderīgi. Un tad ir ar vai bez papildu kameras pievienošanas iespējas. Šeit ir stāsts par to, ka mums noderētu gan priekšējā stiklā, gan aizmugurējā stiklā tā kamera, lai mēs redzam gan priekšu, gan aizmuguri. Un tad ir divi varianti. Vai mēs liekam divas neatkarīgas šos video reģistratorus, nopērkam vienkārši divus, vienu ieliekam priekšējā stiklā un vienu aizmugurējā. Vai otrs ir speciāli video reģistratori, kam var papildus pievienot kameru, un tas viss tā kā strādā vienā sistēmā. Bet lielas priekšrocības tur nav. Tikpat labi nopirkt divus video reģistratorus un ielikt atsevišķi priekšā stiklā nemanīt. Bet vienkārši kā pie funkcionalitātes es gribēju to izcelt. Un kā jau jūs redzat, un varbūt kāds, kas jau ir skatījies piedāvājumu video reģistratoru, tad tie video reģistratoru klāsts ir ļoti plaši. Kā tad izvēlēties to īsto? Kam būtu jāpievērš uzmanība, tas ir attēlu izšķirtspējai, šī pikseļu skaitam, bet nebūtu nav tā, ka jo vairāk pikseļu, ja šī izšķirtspēja, jo tā kamera būs labāka. It īpaši runāja par šīm lētajām Ķīnas kamerām, izšķirtspēja viņi norāda ļoti lielu tajā tehniskajā specifikācijā, bet reāli tā izšķirtspēja ir krietni mazāk. Vai arī kamera vienkārši ir tik sliktas kvalitātes, kā attēls ir slikts vienkārši. Un te ir tas, ka būtu jāpievērš uzmanību vairāk attēlu kvalitātei, bet to jūs varat tikai saprast tad, ja jūs internetā pameklējat, pieņemsim, kaut kādu apskatu par konkrētu kameras modeli. YouTube'ā, ticiet, man var atrast ļoti daudz, ko jūs ierakstīsiet, pieņemsim, YouTube šī video reģistratora modeļa nosaukumu, un jūs visticamāk atradīsiet cilvēku, kurš viņu ir izpakojis, apskatījis un parādīs internetā arī, cik labi kvalitātes video pēc tam iznāk no tā. Tad būtu vērts pievērst uzmanību, cik labi šī kamera strādās tumšos apstākļos, jo pa dienu pārsvarā visas kameras ir ļoti labas. Bet tiklīdz paliek tumšāks vai vispār nakts, ka ir tikai ielas apgaismojums, sliktākā gadījumā vispār tikai jūsu auto apgaismojums no lukturiem, tad gan tā bilde bieži vien paliek arvien nekvalitatīvāk, neko vairs nevar saredzēt. Un šis ir tas aspekts, kur atšķirās tiešām tās dārgākā gala kameras no tām lētākajām.
ka naktī tās arī labi redzēts, bet arī nevienmēr. Un, ko es noteikti ieteiktu, ir šī GPS funkcija, lai uz ekrāna, lai video failā pēc tam rādītos, kāds ir patreizējais ātrums, ar ko jūs braucat. To izrēķina pats video reģistrators, pēc, tiklīdz jūs pārvietojaties, viņš var pateikt, ar kādu ātrumu jūs pārvietojaties. Un tas ir svarīgi, tādu, lai pierādītu, pieņemsim, arī Latvijā bijis tagad diezgan skaļš gadījums. Pagājušajā gadā, kad viena sieviete brauca naktī mājās no darba, un viņa brauc, ja es pareizi atceros, uz 70-80 km/h, un viņa apturēja policiju un teica, ka viņa ir braukusi uz 115. Un tiklīdz sieviete pateica, ka, bet, nevar būt, es vienmēr braucu uzmanīgi, jo šeit ir tie meža zvēri, ja, un arī ir video reģistrators, kur man fiksēs mans ātrums. Un toreiz policija vienkārši pateica, labi brauciet, kas liekas ļoti dīvaini, un sievietē tas likās aizdomīgi, un viņa tā kā domāja, ka viņa mēģināja vienkārši, pieprasīt, vai kukuli, vai katrā ziņā viņai likās, ka tā ir negodprātīga policijas rīcība. Un man starp citu arī tāds gadījums bijis ir, bet tas man ir atsevišķā slaidā, ko es pastāstīšu. Un jā. Es vienu jautājumu, šeit, teiksim, tādā bildomīgā situācijā, cik daudz tas video reģistrators, viņš jau nekādu skaņu netiek, teiksim, viņš to situāciju nav iespējams nofilmēt ar video reģistratoru, lai pierādītu pēc tam kaut kādas koruptīvas. Patiesībā var. Skaņa tiek ierakstīta. Skaņa ir video reģistratori, kam ir šī skaņas funkcija, un ir, kam nav, bet tur bišķiņi apskatāt likumdošanu par skaņas ierakstīšanu, jo bilde un skaņa ir pavisam atšķirīgas lietas. Runājot par video, vairs nav tie trakie noteikumi, ka ir jāreģistrē šis video reģistrators Datu valsts inspekcijā, kā bija pirms vairāk kā 5 gadiem, bet par to mēs pašās beigās par likumdošanu bišķiņi, cik mums jurists varēja pastāstīt par to. Bet var, pieņemsim, ir arī video reģistratori, kam tās kājas ir tādas, ka tu vari pagriezt kurā brīdī to kameru, uz kur pusi vēlēs. Tad var attiecīgi filmēt. Es atvainojos, ka nav tāda, ka jums 360 grādu video kamera. Ir. Lūdzu, tā izkonstitū, lai filmētu. Tad man nevajadzas divas, un tad man viss rādīs arī ceļu policija, kad būs. Vai jūs gribēsiet braukt par tādu bandūru uz jums? Nē, viņš ir iekšā salonā. Nē, protams, ir. Ir pat tādas kameras. Ir pat tādas kameras, ko jūs uzliekat video reģistrators. Viņš filmē uz priekšu, kas notiek uz ceļa. Un šeit ir ļoti plata leņķa kamera, kas filmē, kas notiek salonā. Vienā ierīcē, jā. Jā, tehniskās iespējas mūsdienās ir, neteiksim, neierobežotas, bet ļoti plašas. Tā kā, jā, iespējas ir visādi. Bet tad, jā, es personīgi ieteiktu, pirms jūs plānojat pirkt kaut kādu video reģistratoru un apskatieties, varbūt, lai nav vilšanās, ka jūs nopērkat, uzliekat, bet tas video tomēr ļoti sliktas kvalitātes. Jūs varat apskatīties, ierakstīt kameras video reģistratoru modeli pirms YouTube, un jūs ar 99% iespēju atradīsiet, kur kāds ir video jau ievietojis no šī video reģistratora. Tas būtu tas visdrošākais variants, jo pērkot kameru, tai tehniskā specifikācijā būs rakstīts, tā attēla izšķirtspēja, tie pikseli, cik ir. Bet tas nebūtu nav rādītājs, cik labs būs attēls. Un tad īsumā, kā uzstādīt video reģistratoru, lai gan pamācībā viņiem visiem ir līdzi, bet šeit arī ļoti primitīvā līmenī. Tātad, pirmais darbiņš ir, protams, izpakot to kameru un ievietot atmiņas karti. Jā, tā ir ievietojama. Pieņemsim, šim modelim ir jau iekšā iebūvēta atmiņa, 32 GB, kas ir pietiekami, lai vienu vai divas dienas izbrauktu un jums tas video neizdzēstos. Par to izdzēšanos arī es pastāstīšu. Piestiprināt pie auto, jūs atrodat tādu vēlamāku vietu auto veistiklā, ja pa priekšu mēs runājam, bet ņemiet vērā, jūs, kad uzstādat to kameru, mans ieteikums bija viņu uzstādīt pēc iespējas augstāk, lai pirmkārt tā kamera redz vairāk jūsu mašīnas priekšu, un otrkārt, lai viņi jums nebūtu tā kā skatam priekšā, lai jūs neuztaisat sev vienu aklo punktu priekšējā stiklā. Tad pieslēgt barošanu, un te ir vairāk varianti par barošanu runājot.
jaunajiem video reģistratoriem visbiežāk nāk līdzi garāks par šo, šis nav tas, kas nāca līdzi, pagarāks kabelis, kam otrā pusē ir USB spraudums. Jo jaunajām mašīnām jau daudzām ir USB šī pieslēgvieta mašīnā, caur kuru var lādēt arī telefonu, un jūs varat piespraust arī to, pieņemsim savu video reģistratoru. Otrs variants ir 12 volta līgzda, ja tautā saucamais piepīpētājs, bet tur gan daudziem video reģistratoriem nāk līdzi, jo tas straudums, ko iespraust uzreiz pat taisnot pie piepīpētājā, citiem nākas nopirkt šo pārēju no tā piepīpētāja uz USB portu. Ja. Un trešais variants ir pat taisno pie auto akumulātora, bet tur jāskatās gan ir cik specifikācijā noteikts, ja tā ir 12 voltu video, ja tas ir 12 voltu video reģistrators, tad jūs varat slēgt taisnot. Ja tas ir 5, kas ir USB šim te standartam, tad jums vajadzīgs vēl pārveidotājs. Nu, tas ir bišķiņ jau sarežģītāk. Un arī tā ir iejaukšanās bišķiņ jūsu mašīnā, salonā, vai to vadu dabūt no akumulātora vai no tuvākā pieslēguma līdz var droši vien pie radio kaut kur, pie radio apvienāja droši vien 12 volti kaut kur var pieslēgties. Bet tas ir bišķiņ sarežģītāks process, kur jau varbūt, kas pats to nemāk vai negrib darīt, tur varbūt jau prasās auto elektriķis. Bet visprimitīvāk ir tiešām pieslēgt pat taisno pie vai nu piepīpētāja vai pie USB pieslēgvietas. Bet te jāņem vērā viena lieta, ko redz, kur jau pirmīt jau mēs no dalībniekiem izcēla, ka lielākai daļai mašīnu šīs USB pieslēgvietas un piepīpētājs, tiklīdz jūs izslēdzat aizdedzi, tur vairs nav elektrības. Līdz ar to, kad jūs izslēdzat aizdedzi, ja jums ir pieslēgts tajā pieslēgvietā USB vai piepīpētājā, jums video reģistrators arī pārstāja darboties. Tas nozīmē, ja jūs ieiet veikalā, jums tajā brīdī video reģistrators nestrādā. Un tad ir vairāk varianti, ir arī mašīnas, kam ir USB porti, bet tur tiešām runa par jaunākajām mašīnām, kam visu laiku šis spiegums ir, kad arī bija izslēgts aizdedis, viņš tur būs. Kā to var zināt? Ir kaut kāds norādes? Vai... Pavisam vienkārši. Jūs kaut vai telefonu lādētāju pieslēdzat USB portā, pieslēdzat telefonu, skatāties, aizdedz ir ieslēgt, jums telefons lādējās. Aizdedz izslēdzat ārā, jums telefons vairs nelādēsies. Tas vienkāršākais veids, kā pārbaudīt. Un, ja jums ir tiešām vēlme, un tiešām tas būtu visnoderīgāk, kā jums raksta visu laiku šī ierīce, tad ir jāslēdz pat taisno pie akumulātora, tad jums ir garantija, ka visu laiku viņi darbosies, bet te jāņem vērā tas, ka, ja ir sliktāks akumulators, palietojies ziemā, tā mazā kameriņa jums var, diemžēl, nosēdināt arī akumulātoru. Ja tiešām tas akumulators ir tik bēdīgā stāvoklī. Vai arī otrs variants, jūs vienkārši, ja jums ir pieslēgts pie akumulātora taisno, jūs noliekat drošā vietā, savā sētā vai garāžā mašīnu, jūs pa nakti varat vienkārši barošanu tam video reģistrātam izslēgt ārā. No šī vietā, kur viņš ir viegli pieejams. Un tad jums nebūs tas, ka jums izlādēsies, ka jums ir panākti akumulātors. Ja akumulātors ir labā stāvoklī, tad panākti jums šī mazā kamera jums neizlādēsies. Bet, ja tur iet uz beigām, tad akumulātors, tad gan tāda varbūtība pastāv. Un jā, tad, kad jūs to kameru esat piedarbinājuši, tad, protams, vēlams ir viņu noregulēt arī to kadrējumu, lai ir tā, kā jūs gribat, ka jūs redzat savu mašīnas priekšu, sānus, lai tur nefilmē liek debesis, pieņemsim, jā, vai automašīnas priekšu jau pārsēgu, lai nefilmē ļoti, un jūs uz ceļu vairs neko neredzat, tad, regulēšana arī ir vērts veikt. Video reģistratoriem, kam ir ekrāni iebūvēti, to var izdarīt, protams, uzreiz, skatoties ekrānā. Kam nav ekrāns, pieņemsim, kā šai kamerai, jūs pēc pamācības, kas nāk līdz, pieslēdzaties ar telefonu pie tā video reģistratora, un jūs telefonā to tiešraides video redzat, ko tā kamera rāda. Tur ir salīdzinoši vienkārši, parasti telefonā ir jāuzstāda aplikācija, viņas pārsvarā bez maksas. Pamācība arī tas rakstīts, kāda aplikācija, sekojiet soļiem, un jums tur izdosies viņiem pieslēgties. Un vēlams ir arī pārbaudīt, pirms pirmajā dienā, kad jūs sākat lietot šo video reģistratoru, vēlams ir pārbaudīt dienas beigās, vai tiešām jums tur kāds video vispār ir saglabājies. Lai nav tā, ka jūs tagad gadu braucat, video reģistrators jums ir, jūtaties droši, notiek negadījums, un jūs satopaties, ka neviens ieraksts nav. Tā arī var gadīties. Vai nav atmiņas karti ievietot, pieņemsim,
vai vēl kāda cita tehniska nianses, bet pārsvarā visi tie reģistrātori, viņi ir diezgan tādas, ja var tā izteikties, dumjas ierīces, tiklīdz viņas tiek pieslēgtas, viņas uzreiz jau raksta. Un veikt citu papildu funkciju iestatīšanu, ja tas ir nepieciešams. Ja ir lielāka funkcionalitāte tai kamerai, pieņemsim tā ātruma rādīšanu uz video failā, tad to var ieslēgt vai izslēgt. Tā kā tas ir atkarīgs tīri jau no šīs specifikas pašai kamerai. Daži ieteikumi no manis, viens jau tikko izskanēja, pārbaudiet pēc uzstādīšanas, vai video tiešām saglabājās. Un pārbaudiet, vai video ierakstā rādās pareizs datums un laiks. Ikdienā tas jums neko īpaši nemainīs, bet, ja notiks kāds gadījums, kur jūs aiziesiet jau tiesas ceļu, tad tiesā materiāls, kurā rādīsies 1970. gads, pieņemsim, tad to var vienkārši apšaubīt. Tā kā tas ir arī runājot par video novērošanu. Jums mājās ir kameras, pārliecināties, vai tur ir pareizs laiks ieskatīts video novērošanas kamerās. Tieši tāpat arī video reģistrātorā. Un pārbaudiet, vai šī barošana neizslēdzas, tas, ko mēs pirmīt runājām, lai nav tā, ka jūs novietojat auto stāvvietā un izrādās izslēdzot aizvedījums, video reģistrātors vairs nestrādā. Un, ņemot vērā to specifiku, tas video reģistrātors dara tā, ka viņam nav neierobežota atmiņa. Viņam ir kaut kāds atmiņas apjoms, pieņemsim 32 GB. Un, kā es teicu, pirmīt tas pietiekami ir 1 vai 2 dienas video ierakstu tā kā, saglabāt. Kas notiek pēc tam, kad atmiņa ir pilna, video reģistrātors izdzēš vecāko ierakstu, respektīvi pārakstu vecākiem ierakstam pāri. Tas nozīmē, ka, ja jums ir kaut kāds gadījums bijis, kur jūs esat nolēmuši, ka to video vajadzētu tā kā saglabāt, vēlams to izdarīt pēc iespējas ātrāk, lai nav tā, ka jūs vēl 2 dienas braucat pēc tā gadījuma un tad izdomājat, man taču ir jāizņem video. Viņš varbūt būs pārrakstījies jau pāri ar jaunāko video. Tā kā tiklīdz ir kāds gadījums, vai tai pašā vakarā, vai vēl ātrāk vienkārši lejupielādēt video telefonā, caur šo aplikāciju speciālo, vai, redz, kur bija gadījums, kur liek atmiņas karti iekšā, video reģistrātori, tad izņemiet atmiņas karti vienkārši ārā un liekat datorā pārkopēt. Tad gadījumi no dzīves. Man personīgi bija tāds vienu vēlu vakaru, kad bija vārā tumšs un lija lietus, es braucu ar mašīnu pa Rīgas Jūrmalas ceļu, 3 joslas katrā virzienā. Ziemas laikā tur atļautais braušanas ātrums 90 km/h, tas bija pirms vairākiem gadiem šis gadījums. Un policija man apturēja un apgalvoja, ka es esmu braucis ar 120 km/h, 90 km/h vietā. Lai gan es biju pārliecināts, ka es ātrumu nepārsniedzu. Bet man nebija vēl video reģistrātors uz to brīdi. Un es viņiem lūdzu, tā kā, man bija tā pārliecība, es nepārsniedzu ātrumu. Tas bija kāds cits visticamāk, jo tur daudz brauc. Un es viņiem lūdzu, lai viņi parāda to video, kur viņi ir fiksējuši to ātrumu. Viņi man parādīja, video materiālā var redzēt tikai automašīnas gaismas, vispār numurzīmes, tas bija no viņa, no video reģistrātora. Un vienā brīdī parādījās, 120 km/h, kā kāds ir braucis. Un es viņam prasu, vai šis jums liekas tā kā pieņemams pierādījums, ka neredz ne numurzīmi, brauc 3 joslās mašīnas un vienā brīdī parādās 120. Un es ar viņiem bišķiņ pastrīdējos, bet es sapratu, ka nav jēgas, viņi ir gatavi rakstīt man to sodu, un es sapratu, man citu līdzekļu nav kā apstrīdēt šo. Savukārt, ja man uz to brīdi būtu bijis mašīnā video reģistrātors ar GPS funkciju, kas rāda šo ātrumu arī, es viņam varētu pierādīt, ka es nepārsniedzu ātrumu uz to brīdi. Tā kā, šis gadījums man tiešām, pēc šī gadījuma es nolēmu, man tas beidzot ir jāizdara, man ir jāuzliek video reģistrātors, lai šādu gadījumu man neatkārtot. Beidzās tā, es samierinājos ar sodu. Jo es saprotu, kāpēc man? To viņa lēmumu var pārstrīdēt mēnešu laikā. Tagad es iešu tur kaut ko apstrīdēt. Tajā brīdī es parakstīju to aktu, jo, ja tu neparaksti, tur jau sākās vēl kaut kas cits. Ja tu nepiekrīt tam viņu... tas ir 30 km ātrāk skaitāt. Tas arī diezgan, tur ir jau, man liekas, 2 sodi. Jā. Tā kā,
Nu, ko man darīt? Es neesmu tas, kas tagad ies un cīnīsies par tiesām un vēl nezinu, kur, lai pierādītu savu taisnību. Bet, nu, ja ir veids, kā to novērst, ka es varu uzreiz jau uzlikt video reģistrātoru, nu, tad vismaz no vienas lietas es esmu pasargāts. Un tad ir pat netālu gadījums. Šī pat Akmeņa iela, kad es vēl šeit ikdienā strādāju digitālajā centrā, es braucu pa Akmeņa ielu, un tepat no bibliotēkas stūra izbraucu ārā velosipēdists ļoti lielā ātrumā. Mans ātrums bija labi, ja 30 km/h, es pa Akmeņa ielu parasti ātrumu nebraucu, tāds nelīdzams bruģis. Un viņš izbrauca priekšā, sabijās no manis un turpat nokrita priekšā. Un sāk jau izrādīt kaut kādas pretenzijas. Un es viņam skaidroju, bet es braucu lēnu, un tu izbrauc vienkārši tik strauji no stūra no priekšā, es paspēju pa lēnu nodemzēt. Viņš man arī tik labi sānos izsniegt. Un es pateicu, mums ir video reģistrators mašīna. Visas pretenzijas vairs nebija. Jā. Un tad vēl šis gadījums no dzīves, ko es jums izstāstīju. Šo es izkopēju no ziņu portāla, kur bija aprakstīts šis gadījums. Izlasīšu vēlreiz vienkārši. Kāda sieviete sociālā vietnē izplatījusi ierakstu kopā ar video, kurā norāda, ka viņa braukus pa autoceļu Jelgavelē, un viņa apturēja policistu, kurš norādījis, ka viņa braukus ar ātrumu 115 km/h. Un tad viņa ir skaidrojusi, ka tā ir kļūda, jo viņa braucot piesardzīgi un neesot pārsniegus 90 km/h. Kad autovadītāji pieminējis video reģistrātoru, amatpersona ļāvis viņai braukt tālāk, līdz ar ko viņai radies iespējas, ka policists vēlējies rīkoties negodprātīgi un pretlikumīgi. Tur pēc tam bija policijas skaidrojums šajā gadījumā. Policija veica arī savu tā kā izmeklēšanu un izrādās, ka vaininieks bija busiņš, kas brauca aiz viņas kaut kādu gabalu vēl, jo viņa ierakstā varēja redzēt, ka tad, kad viņa vēl bija apturēta, vēl tad rādījās 115 km/h ar busiņām, kas bija viņai aiz muguras. Bet redziet, šis pasargāja to sievieti, un viņai bija pierādījums, viņai rādījās viņas arī. Tā kā, jā. Tas no manas stāstījuma būtu viss. Paldies. Es vēl došu, varbūt izstāstam visu, un tad pie jautājumiem un atbildēm es vēl došu kolēģi Arnetai par to, ko mums bija sagatavojis jurists. Jā. Dažus jautājumus, jā. Mums dažās svarīgi arī pastāstīt tieši no likumiskā viedokļa, kas ir svarīgi, jo es pati arī personīgi nezināju to, ka nav vairs jāreģistrē video reģistrātori jau vēl 2 gadus jau apmēram. Nē, man liekas, ka ilgāk tas bija, ja nemaldos, tad, kad stājās spēkā šī Eiropas Savienības personu datu aizsardzības regula. Tas bija jau Tas ir senēs, kā pirkajā man brīdināja, ka jāreģistrē, bet beigās izrādījās, ka nav Rīga vajadzēja Rīga vēl reģistrēt. Tas brīdis, kad bija jāreģistrē, bija ļoti īsts kaut kāds gads vai... Jā, tad arī bija vēlākais būs, ka cilvēki ir ļoti daudz pirkušos video reģistrātorus, tad arī reiz pieņemt likumu, ko vajag reģistrēt. Jā, tad, kas ir svarīgi, šo informāciju mums sagatavojas Alvis Lazdiņš, kas ir Ventspils domas administrācijas juridiskās nodaļas jurists. Mums bija doma arī aicināt kādu no policijas, kurš varētu pastāstīt par dažādiem gadījumiem, bet diemžēl mums diezgan grūti bija atrast kādu, kurš vairāk būtu kompetents tieši par šo tēmu runāt. Līdz ar to par svarīgāko, kas jums ir jāzina, tad, kā mēs minējām, personas datu apstrādi video novērošanas veidā, izmantojot video reģistrātoru, nav jāreģistrē. Un nav nekādā veidā jāsaskaņo datu valsts inspekciju. Un tāpat arī attiecās likums vispārīgās datu aizsardzības regulas, kur arī tas ir svarīgi, ka mums nav jāreģistrē šīs ierīces, ja mēs viņus izmantojam personīgiem nolūkiem, tad vai nu mājsaimniecības vajadzībām un tam līdzīgi. Un tad, tad piemērs tāds, ja izmantojot video reģistrātoru, iegūtais video novērošanas ieraksts tiks rādīts mājsaimniecības locekļiem, bet tas netiks ievietas sociālajos tīklos vai kā citādi izplatīts trešajām personām, tad jūs droši, jūs varat izmantot un iegūt šos video ierakstus. Tālāk. Runājot par ceļu satiksmes negadījumiem. Ja ir iegūts ieraksts no video reģistrātora, tad aizliegts izpaust citām personām un
institūcijām, izņemot gadījumus, kad ir konstatējums kāds no datu regulāri noteiktiem datu apstrādes pamatiem. Un tad šajā gadījumā piemērs ir tāds, ja jūs izmantojat video reģistrātoru un jums tiek iegūts video materiāls par ceļa satiksmes negadījumu, jums ir tiesības šo video materiālu kā pierādījumu iesniegt policijai vai apdrošināšanas kompānijai. Tad šos ierakstus jūs droši varat izmantot policijas vai apdrošināšanas gadījumos. Bet nekādā gadījumā jūs nedrīkstat tos publicēt sociālajos tīmekļa vietnēs, kas ir ļoti svarīgi, vai nodot to citām personām. Jo tad šajā gadījumā no šī skaitās datu regulas tvērums, kad jūs jau izmantojat personu datus. Jā, ir Latvijā bijuši vairāk gadījumi, kad cilvēki ievieto video sociālajos tīklos un beigās viņi saņem sodu, jo tā persona iesūdz tiesā par to, ka jūs šo video esat ievietojuši sociālajos tīklos. Tāpēc esam ļoti uzmanīgi par to, ka izmantojam video ierakstu tikai policijas un apdrošināšanas nolūkos. Un tad vēl ir svarīgi, ja noticis negadījums un plānot vai paredzēt, ka būs nepieciešams izmantot šo video ierakstu, būtu svarīgi, ka jūs arī informētu otro personu, otro pusi par to, ka jūs izmantosiet šo ierakstu, vai nu policijai, vai, ja jums ir tāda iespēja šo paziņot, vai arī, ka jūs arī esat ierakstījuši šo negadījumu, arī būtu svarīgi, ka jūs paziņotu šai otrai personai. Un vēl ir svarīgi, ko arī Edgars jau minēja, arī to, ko veic arī visi video reģistrātori, tad nevajadzētu glabāt šo informāciju, šos video ierakstus ļoti ilgu laiku, jo tie ir regulāri jāizdzēš, ka tie vairs nav nepieciešami kādam mērķim. Kādam jau sākotnēji ieraksts tika veikts. Jā, tā kā Edgars jau minēja, mums kaut notiek negadījums, tad mums būtu pirmais solis, kas jādara uzreiz video ieraksts ir jāievieto datorā vai no zibatmiņā, vai arī jānes šī atmiņas karte uz policiju un jāizmanto šis te ieraksts. Tad arī pēc likumiskā viedokļa sanāk, jūs arī nedrīkstat glabāt ļoti senus datus un es, piemēram, pēc vairākiem mēnešiem šo video ierakstu izmantot.